Paldies Dieviņam, es baigi maz ko zinu par vēzi, bet tik daudz es par vēzi zinu, ka vēzes tās ir tādas pretīgas šūnas, kuras vairojas 100 reizes vai nezinu cik reizes straujāk par cilvēku organismu īstajām, labajām šūnām, un kuras cilvēku organismu vienkārši pārņem, metastāzes plešas aizvien plašāk un plašāk, cieš viens, otrs, nākamais, vēl viens orgāns. Cilvēks sākumā šo vēzi nejūt, pēc tam sāk just aizvien vairāk un vairāk. Un, ja nenotiek brīnums, ja cilvēka paša šūnas ar šo vēzi netiek galā, un ja cilvēks laikus nevēršas pie ārsta, laikus neveic izmeklējumus, un laikus, kad šis te vēzis ir kaut kādā sākuma stādijā atrasts, laikus nedara visu iespējamo, tad cilvēks pēc kaut kāda laika vārguļo, cieš, sāpes kļūst aizvien neciešamākas, mokas kļūst aizvien neciešamākas, un beigās cilvēks nomirst. Tikai laika jautājums. Tas nenotiek vienā dienā, tas notiek kaut kādā laikā. Pavisam īsi un skaidri. Vienotība ir Latvijas vēzis. Sākusies no jaunā laika. Vienotība kā vēzis ar savām metastāzēm pārņem Latviju aizvien vairāk un vairāk, izsūc Latvijas organismu vairāk un vairāk, vairojas un vairojas un vairojas un vairojas. Un tā jau apmēram 20 gadus. Un jautājums, cik ilgi vēl? Pašlaik vienotības vēzis ir izplaties ministra prezidenta, valsts kontroliera, tieslietu ministra, klimata un enerģētikas ministra, finanšu ministra, valsts ieņēmuma dienesta, ārlietu ministra, labklājības ministra, pajolīgā knaba, valsts kancelējas, pie rokām piesistās centrālās vēlēšanu komisijas, sabiedrības integrācijas fonda, visvisādi Rīgas domes kapitāla sabiedrību, Latvijas valsts mežu, Latvenergo un, protams, arī tā saukto sabiedrisko mēdīju, Latvijas televīzijas un Latvijas radio līmenī. Bet, protams, vēzis, tāpēc arī ir vēzis, ka tas grib plesties tikai plašāk un plašāk. Šīm te rīgajām organismam absolūti kaitīgajām šūnām vajag izplesties un izplesties rīt un rīt, rīt un rīt un rīt. Tiem, kas priecājas par vakar ievēlēto jauno valsts prezidentu un nu tik gaida lielas lietas, un ir patiesā sajūsmā. Es jums varu pateikt vienu vienkāršu lietu. Vēzi neārstē tādā veidā, ka viena īpaši treknu tā metastāzi nogriež un pārceļ uz citu orgānu un domā, ka nu tik viss būs kārtībā, ka nu tik šī metastāze tur uzvedīsies labi un pareizi, un organismam no tā būs prieks un laime. Nē. Diemžēl būs tieši otrādi. Es ļoti ceru, ka es kļūdos, bet es nekļūdos. Vienotības vēzis ir atradis vēl jaunu orgānu, uz kuru izplesties, un viss kļūst tikai sliktāk un sliktāk. Kamēr šis vēzis netiks ar visām iespējamām terapijas metodēm izoperēts un iznīdēts. Ja tas, protams, vispār vairs būs iespējams. Visu labu!